Pasaules čempionāta debitante Elza Blēdelē. Mums blakus Elzā 78. vietā savās pirmajās sacensībās, individuālajās sacensībās pasaules čempionātos. Kā vērtēs savu sniegumu šoreiz? Par pirmo pēdējo šautuvi ir prieks par tām divām. Tās bija manas dažas viena rupja kļūda, pārējās un tādas. Tāpēc ir tāds dalīts jūtas, bet prieks, ka bija normāli sajūta trasē un slēpes ļoti labi slīdēja. Par to prieks. Mēs šeit ar Jānu Bērziņu arī skatījāmies to pirmo šautuvi, ļoti priecājāmies par tavu sniegumu. Kas notika otrajā šautuvē? Paskaidroja mums, kāpēc netipiski sev tu 2 aizšāvu garām un trešajā šautuvē 3 aizšāvu, jo pēc procentuāli tu esi labākā Latvijas izlases šāvēja. Procentuāli es arī vismazāk esmu šāvus, bet otrajā šautuvē tiesot gabarīti, tā arī likās, ka nokavēts nedaudz šāviens, nokavēta nospiešana minimāli. Un trešā šautuve pirmais bija mana kļūda. Man ir tā, ka man vēl jāiemācās darīt to plānu B. Tad, kad man viss sanāk, bet ja man kaut kas nesanāk, tad man ir jāiemācās ar to sadzīvot, nevis sadzīvot, bet aizmirst un šaut no sākuma. Sanitai Buliņai arī neveiksmīgi bija pēdējā šaušana, 4 kļūdas. Viņa mazliet pieredzējušāka nekā tu. Ko tu tajā brīdī nodomāji, kad paskaties, 3 kļūdas ir? Es neteikšu to vārdu, ko es pateicu sev, bet neko labi tur tādā brīdī nevar nodomāt. Kā ir, tā ir, bet pašam baigies prieks par tādu šaušanu nav. Cik grūti ir saņemties tādā jaunai sportistē pirmajā čempionātā pēc neveiksmīgas trešās šaušanas, kad zini, ka tev vēl viena šaušana priekšā? Sākumā bija tā, bet es jau zinu, ka es jau sašaut varu vienkārši. Tas ir jāizdara tāds sīkums, bet kaut kā jau ir jāsņemās. Tev, Elzo, debijas pasaules čempionāts. Šeit tribīnē kādi 7000 cilvēku kopā, kādi 15 000 vismaz pa visu trasi. Izbaudi to cilvēku līdzi jušanu biatlonam, vai tomēr tu vēl tik labi nejūties pie tādas uzmanības, ka tik daudz skatītāji ir viena vieta? Grūti teikt, es nezinu, man liekas, man drīzāk debijā pasaules kausā bija Francijā Legrandā, tur, man liekas, bija vēl iespaidīgāk, ka treniņos bija tik, cik cilvēki, cik šeit ir, bet braucot tāpatās, principā dzird tikai savējos. Es nezinu, man kaut kā tā ir, es dzirdu to, ko es gribu dzirdēt. Tā. Šī pieredze tev daudz ko dos turpmākajā karjerā? Es domāju, ka tu vēl pirms pusotra gada, ja tev pateikt, ka tu šogad debitējies pasaules čempionātā, tu teiktu, beidziet, vēl ne? Jā, noteikti. Man vislielākais prieks par to, ka es esmu ar savu mīļāko komandas sastāvu. Un tas ļoti daudz iedod, ka ir savs treneris, sava komanda. Un tad var arī vieglāk no tām sacensībām mācīties, ja arī ir kādas kļūdas. Daudz sūdzās, ka grūti slēpot tīri fiziski šeit Lencerheidē, bet paskatoties tavus slēpojumu laiku šajā biatlona klasikā, pēdējais apustā bija visātrākais. Tas spēka bija gan, ja? Jā, es teiktu, man individuālā varbūt, es neesmu baigi labā tāda sprintere, tāpēc man šī varbūt ir vairāk mana distance, bet nav viegli tāpatās, man tāpat nav tik viegli, es teiktu, ka man varbūt sezonas sākumā bija labāka forma, bet kā ir ar to ir jādzīvo. Vēl jau ir stāfetes šajā pasaules čempionātā un vēl arī 3 pasaules kausa posmi šajā sezonā. Ko tu gribi sasniegt atlikušajā sezonas daļā? Pirmkārt, mēs nākamnedēļ jau uz Ostersunu lidojam. Tad tās būs, es teiktu, galvenās mums sacensības. Un tad, gribētos arī noteikti uzstādīt jaunas personiskos labākās vietas pasaules kausos. Bet šeit sasniegt to individuāli, tu kārtīgi var nolikt atvilknīt, ka labs darbiņš padarīts. Jā un nē, daudz ko iemācījos, teikšu tā. Paldies, Elza. Ķerga katru brīdi pasaules čempionātā biatlonā. Paldies. Sanita Buliņa pēc finiša. Sanita, pirmais starts pasaules čempionātā, 79. vietā. Šķiet, ka tā pēdējā šaušana, kur 4 kļūdas sabojāja visu prieku par sacensībām, vai ne? Jā, es domāju, ka, man liekas, jau domas bija kaut kā pavisam citur vienkārši. Es jūtu, ka visur apkārt apšāvu. Kas notika pirms tās 4. šaušanas? Jo skatoties arī tos tavus slēpošanas laikus, un nebija tā, ka tu tur šausmīgi pātri ieslēpoji to apli, ka tev vajadzētu pulsam būt augstam?
nezinu, šķiet, ka varbūt nedaudz pa platu stāja bija, un tad līdz ar to arī visu apšāva garām. Jā, pirmajā šaušanā tev bija problēmas ar vienkārši tēmekli, jo pirmos 2 tu aizblies garām, un pēc tam nākamos 3 trāpīja, bet tu kaut ko pieregulēji vēl savai plintai? Jā, es ienācu un bija nedaudz kreisais vējš, bet pārvērtēju to vēju un nevajadzēja griezt. Pagriezu atpakaļ, un tad visus trāpīju, un otrajā šautā vispār neko negriezu, un tad bija 0. Nu, to var teikt, ka mazliet pietrūka tas sacensību garš, jo tomēr laba laika nebija startējuši slimības dēļ. Varbūt, jā. Skatoties tavu slēpojumu laiku, nu, pēdējais aplis minūti bija lēnāka nekā līdere, pārējos visos apļus 40 sekundes lēnāka, kas normāls līmenis. Kāpēc pēdējā aplī pietrūka vienkārši spēka? Nezinu, noteikti, jā, bija jūtamas kājas, kad viss. Bet slēpes bija ļoti labas, ļoti labas. Atkal jāsaka, tās slimības sekas iespējams, ka tomēr tās spēku rezerves nebija tik liels palikuši. To tā īsti nevar teikt, varbūt vienkārši nav tā laba kā tagad formā. Es domāju, ka sekas jau varbūt tās ir, bet nezinu. Tā jau laiks rādīs. Tava māsa pēc finiša sprintā teica, ka ļoti augsts pulss un nevarot paslēpāt. Vienkārši arī intervija ļoti īsa bija, viņa teica, tiešām slikti esot. Tagad tev ir pirmais starts šajā Lencerhaides stadionā. Kā ir ar to elpošanu un vispār pašsajūtu pēc 15 noslēpotiem kilometriem sacensību režīmā? Ņemot vērā, kā es zinot tās sajūtas, kas bija pagājušā gada, piemēram, pēc slimības, tad es teiktu, ka šogad ir bišķi labāk. Nebija tā, ka es nevaru pabraukt pilnīgi, bet arī nebija tā, ka ideāla forma, bet laiks rādīs, kā būs. Es domāju, ka nākošais posmos jābūt labāk. Jā, es gribēju teikt, sezona jau nebeidzās. Vēl ir stafetes, vēl ir 3 pasaules kausa posmi. Ņemot vērā to, kā tu esi rādījis savu sniegumu iepriekš pasaules kausa posmos, tad jau viss vēl tikai priekšā, vai ne? Cerēsim, jā. Tev ir kaut kas, ko tu gribētu novēlēt saviem līdzjutējiem? Lai viņi tur īkšus, un es ceru, ka es vēl šo sezonu iepriecināšu. Varam īkšus par tevi sarīt. Paldies! Jā, paldies!